Šie Jāņi iekrita sestdienā, tāpēc līgošana varēja tā kārtīgi izpausties, jo otrā diena svētdiena, kā kārtīgiem darba cilvēkiem, brīva. Kā jūsdami, ka iepriekš nosauktie fakti ir labvēlīgi svētku svināšanai, tad vēl kā papildus prieku svētki bija sarūpējuši skaistu vakaru laikapstākļu ziņā. Saule sildīja ziedošās pļavas, parādot, ka debesis ir tīra no mākoņiem. Sarma atslēdza dzīvokļa durvis. Darba diena galā, un veiksmīgi ir tikts vaļā no vaļas piedāvājuma. Pēc stundas jau Juris būs pakaļ, tāpēc ātri visas ūdens procedūras vannas istabā. Ātri ieveidot tumšos matus, uzvilkt jauno košo bikškostīmu, kuru par bargu naudu dabūja pa blatu. Iesmaržoties ar dzintars Rīgas ceriņi, lai tad valdzina ar savu ziedu aromātu. Uzvilkt savas sarkanās platformenes, arī dabūtas par blatu. Labi, ka Juris gar auguma, tad neizskatīsies, ka esmu garāka. Ja vakars paliks vēsāks, tad uzsviedies pār pleciem brūnu adīto jaku. Vannas istabas blāvais spogulis negribīgi, bet palīdzēja uzkrāsot tik ierasto sarkano lūpu krāsu. Nedaudz atkāpās, sevi aplūkoja. Nu, sieviete labākajos gados. Pa logu veroties, Sarmas sarkanās lūpas smaidīja, jo ar Ļeningradas skropsu tušu uzkrāsotās acis rādīja, ka pagalmā piestāja pazīstamais auto. Ieskatījusies vēlreiz spogulī, jo šī skropsu tuša reizēm mēdz izspēlēt jokus, skropstas kā rudzi veldrē mīlējas salipt kā frakcijās. Ātri vēlreiz iespļauvusi mazajā melnajā kastītē, Sarma ar mazo birstīti paberzēja pa melno masu un pārlaida skropstu priedēm vēlreiz pāri. Salipis viss tur. Izskatījās kā pēc lietus, bet tas bija vislabākais efekts un skats, ko varēja izspiest no tā laika skropstu tušas. Zvans pie durvīm. Juris jau stāvēja koridorītī, kurš bija 2 soļu izmērā. Saposies tāpat kā Sarma. Pieliecoties pie sava tagadējā kavaliera, sieviete sajuta tikko uzpūsto odekolonu šiprs. Asais, svaigi rūgtais aromāts patīkami iesitās nāsīs. Brūnais uzvalks, platās bikses un rūtainais krekls ar platu un izteiktu apkakles krāgu kā spārniem, kuri atlocīti gulēja pāri žaketes apkaklē. Kājās brūnas ādas kurpes. Viss koptēls izcēra Jura stalto spēcīgu augumu. Kā jaunam un aktīvam gailim, pagaišie mati bija kārtīgi saglausti atpakaļ. Sarma to visu aplūkoja ar tādu skatienu, tas viss pieder man. Uz mašīnas aizmugurējā sēdekļa līdzi braukt bija gatavas padaudzās alus pudeles un pāris degvīna pudeles. Sarma cienesta klāstam nolika savu. Paprāva tilpuma trauku ar izlejamo kvasu, vainaga izmērā Jāņa siera rituli un 2 desas līkumus. Pati, protams, apsēdās priekšā un svētku vakars varēja sākties. Ceļa garumu nemācēja noteikt, jo tas likās, ka rīsis, jo sarunas pa kādam jokam to visu braukšanas procesu padarīja ātru. Atbraucējs jau sagaidīja tās vietas Jāņu bērni, kurš jau tā manāmāk iesilis, kurš jau drošāku stabilitāti pie zemes meklēja, pasēžot uz kāda no saliktajiem soliem. Vakara ugunskura vieta, lai saprotu un zin, kur ir degšanas robeža, it kā bija norobežota ar daudzajiem soliem. Kā 3 pieturas stacijas bija neceli koka galdi, par kuriem uzsviesti pabelējuši galdauti, kuriem bija uzdevums apslēpt galdu eļļainās un nelīdzenās muguras. Salikuši savu atnesto, tad mierīgu sirdi varēja sākt lustēšanos. Krēsla tikpat ātri pienāca kā ceļa posms, kad abi devās uz šejieni. Cilvēku daudz,
Labi, ka nav pazīstamo, vismaz Sarmai. Jurim gan, kā jau biedram, kurš ieņem vadošu amatu, bija paprāvs pulciņš, ar ko sarokoties un aprunāties. Sarma ik pa brīdim tramīgi vēroja visus, kā tik kāds nav pazīstams un vai Juris ir drošs, ka no šī bara kāds nepalaiž muti. Juris ar vienu roku apķēris Sarmu, ar otru alus kausu, kā nojausdams, ko domā Brūtīte, teica: Tu nekreņķē, šitie ir uzticami, tu pat iedomāties nevari, ko paši dara un ko es zinu par viņiem. Tāpēc esam vienā laivā. Ja viens izurbinās manam laivas galam caurumu, lai rodas sūce, tad labi zin, ka manās rokās arī ir labs rokas urbis, ar kuru es varu viņu laivas galu nogremdēt. Atslābinies un baudi svētkus. Pieliecās un noskūpsties Sarmu. Viņai divreiz nebija jāsaka par lustīgo līgošanu, tāpēc pie grādīgā stenda Sarma piestāja vairāk. Jau vasaras salgriežu nakts bija ietinusies tajās pāris tumšākajās stundās. Ugunskurs jau bija pārēdies malkas bluķus, bet tā kā rīts vēl patālu, tad neraugoties uz to, uguns liesmām lika pielikta vēl malkas papildporcija. Jau soli bija pastumti nomaļāk, lai tad ir vieta, kur izlocīt kājas deju solī. Tikpat kā negaidīts kā papardes zieds, bija uzradies akordons un ģitāra. Kā mūzikas instrumentu atbalsta komanda bija daži, kuri mēģināja pavilkt kādu dziesmas vārdu līdz. Alus un pārējie grādīgie savu jau bija iesākuši, bet dažu līgotāju pieveikuši. Tāpēc tā dziedāšana izklausījās tā, ka divi jau ir dziesmas vidū, trešais attopas, ka tak jāsāk dziedāt, tad sāk to darīt, bet atlikušie jau ir aizspērušies ar dziedāšanu piedziedājumā. Reti kurš varēja uztvert, kas tas ir, vai tautas dziesma, vai kāda Raimonda Paula skaņdarbs, vai tikko sacerēts gabals. Bet tas netraucēja baudīt atlikušo nakts rīta pusi. Sarma ar Juri arī piedalījās, ne jau dziedātāju pusē, bet gan dejotāju. Ar palielu nokavēšanos pievienojās vēl svētku svinētāji. Sarma ar savu dejas partneri tam nepievērs uzmanību, jo šovakar te kā tirgus placīja. Nāk un iet, nevar taču visiem izsekot. Juris tā cieši bija piekļāvis Sarmu, jo tagad vietējais tikko izveidotais koris rāva vaļā kaut ko no lēnāka repertuāra. Dejot gribētāju daudz, kuram tas solis vēl tā neko, kuram izskatījās, kurš kuru vairāk stutē. Jurim uznāca makten liela kāre, Sarmu tā kārtīgi noskūpstīt, tā kā pirms papardes zieda meklēšanas. Sarma ļāvās, jo ja jau tagadējais dzīves draugs teica, ka šeit ir droši, tad jau var, kāpēc ne? Atvērusi pēc skūpsta pievērtās acis, Sarma vienā sekundē it kā atžirga, gan no reibinošā Juras skūpsta, gan izdzerto grādīgo daudzuma. Sirds vārda vistiešākajā nozīmē apstājās, kājas palika ļodzīgas, labi, ka Juris stiprām rokām noturēja viņu. Kas tev, kā jauna meita, kura pirmoreiz nobučota, jokoja Juris. Sarma it kā dejas vadību pārņemot savā ziņā, grieza Juri, lai viņš pats redz, kāpēc viņa gandrīz saļima. Juris arī ieraugot, palika jocīgs. Tur deju placī ar savu vīru dejoja Baiba. Nu ir cauri, jo viņa taču redzēja, kāda pirms brīža bija deja starp Sarmu un Juri. Kaut ko attaisnoties, tas būtu stulbi, jo Baiba jau nav mazs bērns, kurš ticēs visām pasakām. Ko tai te vajag? Abi reizē izgrūda raugoties Sarmas kolēģē. Deja beidzās, un nogurušākie dejotāji piestāja malā, lai atvilktu elpu. Sveika!
Lai nu kuru, bet tevi necerēju te sastapt. Ar lielu ziņkāri iesāka Baiba. Sveika, jā, reizēm tā pasaule ir līdz riebumam maza. Negribīgi atbildēja Sarma. Likās, ka kāds sarunu ir uzlicis uz pauzes, jo viena domāja, ka pati iesāks stāstīt, otra, lai ātrāk atsienas, jo tāpat jau viss skaidrs. Pirmā klusuma brīdi neizturēja Baiba. Ko tad tu te? Cik dzirdēju, tad vaļai teici, ka pie savējā, pareizāk būtu teikt, pie meitas brauksi svinēt. Ko tad pati šinī pusē? Sarma ar pretjautājumu. Pasēdējām ar vīra radiem, un manējais izlēma, ka vajagot atšaut uz šejieni. Te tā kā teikt sabiedrības zieds, ne? Sarma ātri domās atcerējās, kas tad te šovakar sapulcējušies, jo vakara ievadaļā Juris ar lielāko daudzumu iepazīstināja. Kolhoza priekšsēdētājs ar savu sievu, pāris brigadieri ar savām laulātajām, zootehniķu bariņš ar attiecīga daudzuma viņu sievām un vīriem, grāmatvežu svīta, laikam tad vēl tas galvenais inženieris, tas, kuram tad ar tāda pati vētraina ģimenes dzīve, un vēl tad jau parastie darba cilvēciņi ar šeit. Pareizi, Baibai vīrs ir viens no vadošajiem mehāniķiem, tad tāpēc tā atkūlās. Ko tāda domīga, ka neatbildi, lepna vai esi palikusi? Vēlreiz uz kāroto jautājumu uzvedināja Baiba. Viss pamainījās, tu jau zini, kāds ir Donāts. Vienu brīdi varēs ar meitu tikties, otrā brīdī nē, kā pantiņu nobēra Sarma. Nu, noteica sarunu biedrene un aizgāja pie vīra. Kamēr Baiba tērpināja Sarmu, tikmēr Juris vēl mēģināja glābt kaut kā situāciju. Sasveicinājies ar Baibas vīru, viņš kā ievadam aprunājās par tehniskajām lietām, kuras bez šaubām Alda sirdī tuvas. Tad ķērās klāt galvenajiem. Klau, tev kā veci vajadzētu saprast, ka dzīvē ir visādi. Nevienmēr var tādu ģimenes dzīvi dzīvot kā pēc bībeles baušļiem. Zinu, ka esi no tiem, kuri neko lieku apkārt nestāstīs, bet par sieviešiem, pats zini, kā ar bitēm, neko nevar ne saprast, ne zināt. Varbūt var ieminēties savējai, lai nestāsta, ko te šovakar redzējusi. Saproti, ka mani un Sarmu. Solīt nevaru, bet centīšos, lai Baiba tur muti. Noteica Aldis un pagriezās pret atnācēju Baibu. Atlikušās rītausmas stundas vairs prieku diviem līgotājiem nenesa. Sarmai ar Juri bija sajūta, ka tās vēl sarkanās ugunskura ogles sabērtas abiem aiz apkakles un tagad tur dedzina. Aldis bija tā manām ierības, bet, kā pats teica, neesmu jau pillā, lai nevarētu stūrēt. Baiba zināja, ka ar vīru tādās reizēs nav jēgas strīdēties. Abi savā auto devās uz mājām. Baiba jutās kā apreibusi, ne jau no piedāvāto stipro dzērienu klāsta, bet gan no redzētā. Kas to būtu domājis, ka šitādi notikumi? Sarma ar Juri? Nē, tu padomā tik, vai viņai tas Donāts vai bērns vajadzīgs? Jā, vīrs varbūt, ka nē, bet bērns, kārtīga sieviete, tak šitā nedarītos. Pa logu veroties prātoja Baiba. Ai, tu izbeidz bāz degunu, kur nevajag, ne tavs vīrs, ne bērns. Nemaisies, kur tev neviens neprasa. Pati īdēja, ka jums tur tai veikalā mūžīgā ņemšanās. Nāks tas vaļai viss zināms, tad atkal man jāklausās, ka jūs tur kā trakas kaķenes plēšaties. Aldis jau bija samiegojies. Nē, kas man tā Sarma kāda draudzene? Es, ja godīgi, jau no pirmās dienas viņas muldēšanai neticēju. Donāts tik labs visus šos gadus, un te pēkšņi mežonis. Neticu.
Ai, jums sievietēm, kā tik noēst otru? Nu, kam tas ir vajadzīgs? Nu, redzējušos kopā, tak pieauguši cilvēki, lai dara, ko grib. Ja gribas kādu piedzīvojumu, lai ko vecumdienās atcerēties, nu, kas? Tā sapņaini noteica Baibas vīrs. Kā to bija saprast? Tu varbūt atbalsti šito te visu? Aldi, ja tu kaut ko tādu, es tevi kā suni patriekšu. Bērni jau lieli, ar piemājas soli pati galā tikšu. Vienīgi kā ar mājas sadalīšanu, tas gan jā. Labi, viss beidzam. Negribu par to vairs te muldēt. Jau neapmierināts palika vīrs. Tik pateikšu vienu, ka neklusēšu viena liela iemesla dēļ. Mūsu Signīte, ja tu, Aldi, atceries, beidz tirdzniecības tehnikumu, un es pielieku pūles sarunāt, ka mūsu bērnu norīko strādāt mūsu pusē. Šito iespēju taču nevar laist garām. Vaļai visu izstāstu. Šī tak necietīs, ka tika muļķota no Sarmas puses. Viņu patrieks no darba un Signei vieta garantēta. Nobeigumā nobēra Baiba. Vīrs tik atmeta roku un grieza jau mašīnu savā pagalmā, jo vairāk par visu viņš gribēja iet gulēt. Sarmas dzīvoklī valdīja tāda atmosfēra kā pirms negaisa. Viss sastindzis un gaida lielo zibens spērienu. Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.